Spiediens uz Irānu ceturtdien, 2026. gada 9. aprīlī iegāja klusā un bīstamā fāzē. Krīzes centrs vairs nav tikai raķetes, droni vai sprādzieni. Tagad spēku iegūs iespēja, ka Dubaja vairs nebūs ceļš, kas palīdzēja Teherānai finansiāli elpot. Kamēr 2 nedēļu pamieru starp Irānu un Savienotajām valstīm jau sāk izjukt, Hormuzu šaurums joprojām ir gandrīz bloķēts un Emirāti ir kļuvuši par izšķirošu spēlētāju šajā jaunajā posmā. Kas īsti notika? Pēc gandrīz 6 kara nedēļām, kas sākās 28. februārī, Irāna ir ļoti cietusi, bet joprojām pietiekami spēcīga, lai izdarītu spiedienu uz Hormuzu. Kurš ir tā centrā? Irānas valdība, Emirāti, Savienotās valstis un Pakistānas starpnieki. Kā? Teherāna cenšas pārvērst jūras ceļu par instrumentu, spiediena instrumentu, kamēr Emirāti apsver iespēju ietekmēt režīma visjutīgāko daļu – naudu un tirdzniecības tīklu, kas iet caur Dubaju. Kāpēc? Tāpēc, ka konfrontācija ir izgājusi ārpus tīri militārās jomas un nonākusi ekonomiskās izdzīvošanas laukā. Šī jautājuma būtība ir vienkārša. Dubaja daudzus gadus ir kalpojusi kā Irānas izejas punkts, nodrošinot tirdzniecību, loģistiku un finanšu apriti laikā, kad sankcijas tika pastiprinātas. Tā ir šī virsraksta galvenā doma. Un tas ir tas, kas piešķir jēgu pašreizējam konfliktam. Ja šīs durvis patiešām aizvērsies, režīms zaudēs skābekli. Šī loģika nav radusies no zila gaisa. ASV valsts kase jau nesenās darbībās ir aprakstījusi, kā Irānas tīkli izmantoja čaulus uzņēmumus Emirātos, kontus ārpus Irānas, valūtas maiņas punktus un viltotus dokumentus, lai pārvietotu naftas ieņēmumus un finansētu Irānas militāro aparātu. 2020. gadā Vašingtona atkal runāja par tā dēvēto režīmu paralēlo banku sistēmu, norādot uz operatoriem, kas caur segu uzņēmumiem un struktūrām ārpus Irānas atmazgāja miljardus. Citiem vārdiem sakot, Dubaja nebija tikai ģeogrāfisks kaimiņš, tā bija finanšu mehānisms. Tagad parādās kustība, kas patiešām biedē Teherānu. Reuters ziņoja, ka Emirāti apsver iespēju iesaldēt miljardiem dolāru aktīvus, kas saistīti ar Irānu, un šī summa var sasniegt līdz pat 50 miljardiem dirhemu. Tas nav tehnisks sīkums. Tie ir draudi pārraut izceļu, pa kuru apgrozījās valūta, maksājumi, komerciālais segums un daļa no tīkla, kas uzturēja režīmu pie varas, neskatoties uz sankcijām. Vienkāršā valodā sakot, tas nebūtu uzbrukums ar uguni. Tas būtu finansisks spiediens, kas varētu sāpēt vairāk un ilgt ilgāk. Tas ir vēl smagāk, jo Hormuza šaurums joprojām ir nosprostots, plūsma ir samazinājusies līdz mazāk nekā 10% no ierastā. Adenok vadītājs paziņoja, ka šaurums faktiski ir slēgts un 230 pilnībā krautas kuģi joprojām stāv uz vietas. Irāna joprojām vēlas noteikt pārejas nosacījumus un pat ir ierobežojusi ikdienas tranzītu. Rezultātā aptuveni 20% pasaules naftas ir iestrēguši visjutīgākajā planētas šaurumā, kas uztur tirgu nervozu un pastiprina spiedienu uz visu reģionu. Reālajā pasaulē tas jau atspoguļojas gan cilvēku makos, gan valstu stratēģijās. Emirātiem turpināt būt tikpat atvērtiem kā iepriekš, pēc uzbrukumiem un blokādēm nozīmētu turpināt barot problēmu. Irānai zaudēt Dubaju nozīmētu zaudēt laiku, piekļuvi, cieto valūtu un uzticību tieši tad, kad ekonomikai tas visvairāk nepieciešams. Tādējādi pamiera līgums problēmu neatrisināja, tas tikai mainīja konflikta formu. Tas, kas šķita pamieris, pārvērtās par cīņu par ietekmes svirām. No vienas puses, Irāna cenšas pārvērst Hormuzu par spiediena instrumentu. No otras puses, Emirāti apsver iespēju pārvērst Dubaju par finanšu žņaukšanas instrumentu. Tā ir šī brīža svarīgākā ziņa. Kaujas lauks joprojām ir Persijas līcī, taču vissmagākais lēmums var nākt no bankām, brīvajām zonām, apdrošinātājiem un iestādēm, kas kontrolē tirdzniecību. Tāpēc galvenā frāze ir tieša – Dubaja ir iesaistījusies karā, neuzsākot jaunu uzbrukumu. Tā iesaistījās, kad sāk apdraudēt Teherānas finanšu balstu. Ja šis spiediens pieaugs, Irāna var turpināt izteikt stingrus paziņojumus, var mēģināt nostiprināties Hormuzā un var paildzināt spriedzi, taču tā darīs to ar mazāku rīcības brīvību. Tieši tur virsraksts iegūst jēgu. To, ko varbūt pat ASV valdība nebija tik skaidri gaidījusi, ir tas, ka viena no smagākajām ieročiem pret Teherānu šobrīd nav bombardēšana, bet gan tās maršrutu slēgšana, kas gadiem ilgi palīdzēja režīmam izdzīvot.